Čau, čau visiem! Ko es jums šodien pastāstīšu? Es neko nerādīšu. Nē, es jums vienu video parādīšu. Kas notika? Ja esat skatījušies iepriekšējo video un atceraties to zēgaldiņu, šo, ko es taisīju, un es jums stāstīju, ka es lieku iekšā tos visus stiprinājumus, visu, lai viņus nesalaužu. Un tad es vēl teicu, ka, tāpat viņus salaužu. Ir gadījies, kad viņi bijuši sabojājuši, bet reāli esmu pārdevis kaut kādus jau 10 zēgaldus, un neviens no viņiem nav bijis salauzts līdz šodienai. Diemžēl. Tad, kas notika? Galds tika iepakots solīdi. Protection, to aizsardzību mēs neņēmām tikai tāpēc, ka mēs sākumā ņēmām aizsardzību, maksājām nenormālu naudu par tām aizsardzībām vispārējo, un beigās sanāk tā, ka viņi vienmēr kaut ko nomuhļi, un tu tāpat nekādu naudu nedabū. Mums ir pierādījumi par kastes, sabojātas kastes, mums ir pierādījums par sabojātu preci, mums ir pilnīgi viss pierādījums. Viņi vienmēr nē, tā preci ir tādā un tādā sarakstā, ja aizliegto preču sarakstā. Viņiem reāli nav aizliegto preču sarakstā, reāli. Tad mums vienkārši apnika kasīties. Bet šitais jau ir bišķi perebors. Šitais ir reāli bišķi patrāku. Tad paskatāmies, kas notika ar manu galdiņu. Kā jau jūs redzat, klausaties to skaņu, viņš vienkārši iemeta viņu ar mešanu busā. Video sākums ir tāds, kad viņš brauc ar busu, viņš busam attais durvis, viņš ar dusmām vienkārši tās durvis sit pret sētu, reāli aiziet uz manu māju, paņem paku, jo priekšā pošs atstāja vaļā. Tajā dienā mēs bijām aizbraukuši uz veikalu tieši. Un reāli viņš vienkārši, viņam mešanu, tu vari dzirdēt, ka viņi nokrīt. Un paļabomi, ja viņš nokrita uz galda augšējā stūra, kur ir lielā virsa, čau. Jā, diemžēl viņš ir čau. Šodien klients atsūtīja man bildes, kad galds ir drabasgāds. Diemžēl. Jo, galdiņš ir drabasgāds. Jo aizsūtīt to galdu man izmaksāja reāli 30 paundi. Tātad, tas 30 paundi jau ir pa kāju man. Plus mans darbs un koku materiāls. Un reāli, es klientam uzrakstīju, lai sūta viņu atpakaļ pēc iespējas lētākā veidā. Jo, viennozīmīgi es taisīšu jaunu galdu. Sūtīšu vēlreiz. Kurš tas cilvēks ir? Es zinu, teiksim tā, kurš tas ir, bet, ko mēs mēģināsim izdarīt? Mēs mēģināsim dabūt vienkārši atpakaļ reāli to visa galda vērtību, un tad vismaz sanāk tā, ka es neko nezaudēju. Bet, tas arī būs ļoti garš ceļš, bet plus ir tāds, ka man ir video, kā viņš viņu nafīgi iemetē busā. Teikšu, kā ir, bišķi dusmīgs esmu, ja godīgi. Ja es redzētu viņu zīles, es tiešām viņai pateiktu visu, ko es par viņu domāju. Jo, pirmkārt, tā, kā tu jūties, kā lai mēs pasakām, dēļ tā nav jācieš citiem cilvēkiem, ja tev bļāviens nav izdevusies dienu. Come on, jo reāli tā paka, tas ir mans īpašums. Viņš viņu vienkārši reāli met. Bet, teiksim tā, ko es vēl tagad izdarīšu, jo tā kamera, kā jūs redzat, ir ļoti grūti redzēt mašīnas numuru. Var izzīlēt, jā. Bet, es saku, jūs dzirdat, ka es te slīpēju klāsterīšu bišķi. Var dzirdēt, ko var dzirdēt? Var reāli redzēt mašīnas numuru, bet baigi grūti ir. Tāpēc es uzlikšu uz garāžu šodien reāli vēl vienu kameru. Man būs 3 kameras reāli. Viena uz to pusi, un viena ir pagalmā. Kāpēc? Pirmkārt, ja man ir video pierādījums, kā viņš tur nafīgi met iekšā vai vispārējos, tad ir lielāka iespēja kaut ko man dabūt atpakaļ. Tiešām, jo ar tām bildēm arī, bļāviens, viņiem vajag veselu kasti. Bet cilvēks, kad viņš saņem to paku, viņš jau viņu nenobildē. Viņš jau rauj viņu vaļā un skatās, un tas jau reāli atkal ir pa vēlu. Tad reāli man ļoti, ļoti, ļoti jautri šodien iet. Jā, tā kā tā. Gan jau, ka jums arī bijusi tāda pieredze, bet, tas te ir sāpīgākais variants, jo reāli tas viss man izmaksās. Ja es nedabūšu atpakaļ naudu, tiešām, ja es nedabūšu atpakaļ naudu par to galdu, tad tas man izmaksās ļoti dārgi. Pārpasotak no točai, reāli no manas kabatas aizies. Bet, es to
teiksim tā, ka, nu, es to galdu taisīšu jaunu galdu un sūtīšu tikai reāli dēļ tādēļ feedback. Kā jau es jums teicu vienā video, kad man ir 100% atsauksmes eBayā, ja, un es viņas negribu pazaudēt. Tad, nu, labi, vienreiz tie 100 paundi pa kāju, nu, ok. Bet, nu, tā jau nav pirmā reize. Jo ir bijis tā, ka mēs paši aizvedam paciņus to depotu viņiem, kur savāc, ja. Un ir bijis, ka cilvēks saņem sadauzītu galdiņu veselu, bet nu, tur ropas iedauzīts un viss. Jo mēs cenšamies izmantot ļoti daudz buburapu un ļoti, ļoti biezu kartonu. Teiksim, nu, kas ir centimetru biezs kartons, ja. Tad zolīts, mukas apakojumi, bet es nezinu, kā tas ir jāmet. Ne, nu, ja met šitā te, kā viņš šito kastu iemet, tad točni. Jo toreiz jau es atgriezu viņai 20 pounds, jo man bija izdevīgāk reāli vienkārši atgriezt 20 pounds, nekā viņa sūta atpakaļ. Es taisu jaunu galdu, iztērēju, teiksim tā, tur 1,5–2 stundas, ja, un atkal pakojam vēlreiz un maksājam vēlreiz par sūtīšanu, ja. Bet nu šī gadījumā ir tā, ka galds ir drabasgās, tur virsmi ir nolausts no kājas. Diemžēl. Nu, to pašu galdu es varētu salabot. Nu, viennozīmīgi es viņu salabošu. Atsūtīja klients visas bildes, visu pārējo. Tā kā tā, mīļie skatītāji. Tas bija maziņš vienkārši šīs video jums izstāstīt, ka man neveicās šodien. Bet, nu, nekas. Davai gaidam tālāk, kas būs. Pastāstīšu pēc tam nākušā video updateu, kas ko kā, kur mēs tikām, ar, nu, reāli, vai mēs dabūjām naudu apakaļ un tādā garā. Nu, es tiešām ceru, ka mēs dabūsim, bet, nu, kā būs, tā būs. Bet, nu, es tagad vienu lietu reāli, es tipu šaubos, ka tas cilvēks reāli gribēs no manas pakas savāk, bet, nu, tas ir reāli viņa darbs. Nu, jo, nu, arī viens sievieti man rakstīja, ja es ieliku postu Facebookā, varbūt kāds zina to cilvēku. Viņa man rakstīja, ja teica, ja paki normāli iepakota, nekas nenotiks. Pirmkārt ir atkarīgs, kas tur ir iekšā. Ja tur ir Z galds iekšā, ja, un ja tu viņu šitā te met, ja, labi, ja viņš uz apakštrāpi, varbūt viņš nenos, bet ar šitādu metienu tādu blikšķi, kad galds nokrīt, nu, bļā, sorry, tur ir pilnīgi vienalga, kā tu viņu iepakots, nu. Ja nu vienīgi koku rāmus, tas ir normāli apkārt. Bet pat kā jūs redzat, mani stiprinājumi šoreiz nepalīdzēja, diemžēl. Jo stiprinājumi bija solīdi ielikti, viņi ārā nekrita. Ja to kastu normāli smuki ielikt, jau viņai kaut ko virsū uzlikt, es domāju, ka varbūt ideālā stāvoklī būtu otrā galā. Bet, diemžēl, drabasgās. Labi, skatītāji, davai, beigšu kļāpāt pagājām. Tas bija maziņš vienkārši šīs video, gribēju jums izstāstīt, kas notika, un jūs kā jūs redzējat, kas notika. Tad, nu, gaidam, kāds būs rezultāts, un aizskries šodien nopirkšu kameru un pielikšu kameru. Davai, čau!